Sveiki, draugi! Mani sauc Lovs, un šī ir mana komanda. Es ieguvu ļoti neparastu video ierakstu no lidostas novērošanas kameras. Skatīsimies to, draugi! Gada Bronko! Paskatieties uz šo! Sveiki, draugi! Tie čaļi tikko uzlika grafiti uz īstas lidmašīnas. Tas ir dīvaini. Un man šķiet, ka tie čaļi ir no spēles Subway Surfers. Turpināsim skatīties. Apstājieties tieši tur! Nē, apsardze. Džeiks skrien. Pagaidi! Vai viņi mēģina nolaupīt lidmašīnu? Apstājieties! Es teicu, apstājieties! Lidmašīna! Dabūjiet lidmašīnu! Aizmugurē! Mums ir superģets! Visa lidmašīna. Vai tu vari iedomāties? Pēc stundas mums vajadzētu būt Kanādā. Ak, Dievs! Pagaidi, degviela. Tu aizmirsti degvielu? Mēs krītam. Tas ir neprāts! Ko viņi plāno darīt ar lidmašīnu? Pagaidi, kas tas par skaņu? Oho, tā ir Subway Surfers lidmašīna! Ak, Dievs, puiši! Tā bija Subway Surfers lidmašīnas avārija. Varbūt puiši no spēles viņiem varētu būt nepieciešama mūsu palīdzība. Jums jāpalīdz Džeikam, Trikijai un Dazusam. Nu, puiši, tagad ir jūsu kārta. Aiziet! Mums viņiem jāpalīdz! Ejiet! Labi! Tā, mums tūlīt jāatrod avarējusī lidmašīna no Subway Surfers. Ārcīs, Jā, tu to redzēji. Ko? Lidmašīna! Tā bija nokrāsota sarkanā krāsā. Tātad tā ir Subway Surfers lidmašīna. Es neredzēju lidmašīnu. Es redzēju kaut ko sarkanu, tāpēc es pat nezinu, ko mēs meklējam, puiši. Aizeries un turpini. Pat ja tu tam netici, mums joprojām jāsteidzās, jo Džeikam un Trikijam varētu būt nepieciešama mūsu palīdzība. Šis ir viltots video, un tas, ko mēs redzējām, ir vienkārši kaut kas nejaušs, kas nokrīt no debesīm. Puiši, es neticu. Ārcīs! Mums vajag palīdzību! Mums jāsteidzas. Kāpēc? Džeikam un Trikijam vēl varētu būt nepieciešama mūsu palīdzība. Bet paskaties, kas te ir! Nē, jā! Palīgā! Šie ir ārkārtas ziņojumi. Un tie ir šie aerosola baloniņi no Subway Surfers. Jā, es atradu divus. Ak, Dievs, viņam vajadzīga mūsu palīdzība. Ir taka un pēdas. Viņi devās kaut kur tajā virzienā pēc avārijas. Jā. Starp citu, puiši, kāds ir jūsu mīļākais tēls no Subway Surfers? Mans ir Džeiks, un tavējais? Nu, man ir Trikija, bet šobrīd tam nav nozīmes. Mums jāsteidzās, kā jau teicu. Labi, bet es joprojām neticu, ka kāds avarēja lidmašīnā. Varbūt kāds vienkārši pastaigājās apkārt? Tu zini? Labi, vienkārši sekotam. Bet Trikija ir visforšākā. Viņa ir tik lieliska. Viņa ir lieliska. Aleks, ja lidmašīna avarētu, tur vajadzētu būt daudz avarējušu detaļu. Lidmašīna pa Jā, labi tev ir taisnība. Vai tu redzi kaut ko? Es neredzu. Labi. Tas ir viltots. Čāli! Ko? Kas tas ir? Redz, atpakaļ pie video, vai ne? Jā, Un kas te ir? tas ir Subway Surfers lidmašīnas gabals. Jā, Subway Surfers. Bet to jau jebkurš var uzrakstīt. Nē, tieši šī ir tā krāsa no video. Tātad šī daļa noteikti ir saistīta ar Subway Surfers lidmašīnas avāriju. Nav pietiekami daudz pierādījumu. Turpini meklēt. Varbūt es tev noticēšu. Bet paskaties, tur kaut kas melns, kaut kāda bedre. Labi, daram tā. Izmeklēsim, kas noticis viņu bedrē. Man tas nepatīk. Mazliet dīvaini. Tas ir ritenis. Tās lidmašīnas šasija, kurā bija Džeiks un Trikijs. Tas viss ir sarkans, un tas izskatās kā no avarējušas lidmašīnas. Varbūt es sāku tev ticēt, bet joprojām nav pietiekami daudz pierādījumu. Godīgi sakot, tas ir neticami. Puiši, mums jānoskaidro, kāds bija avārijas iemesls. Kāpēc vesela lidmašīna vienkārši nokrita no debesīm? Ejam, mums jāpasteidzās, jāatrod viņi un jāpalīdz viņiem. Artis, pagaidi man, tik daudz sniega un ir tik augsti. Vai viņi nevarēja avarēt kaut kur citur? Arti, vai tu redzi kaut ko? Jā, paskaties. Ko? Kaut kas dzeltens? Jā, nāc šurp! Nāc šurp! Kas tas ir? Kā tev šķiet? Pamēģini uzrakstīt komentāros. Tas ir kaut kas dzeltens, kaut kas garš un... Jā.
Kaut kas tiešām šeit? Puiši, skatieties, Jake! Tātad, ko tas nozīmē? Tu joprojām nesaproti. Nē. Šis ir Džeika sērfa dēlis. Vai tas ir īstais Džeika sērfa dēlis? Vai tu domā to pašu? Par ko tu domā? Es vienmēr vēlējos būt slīdētājs kā Džeiks. Jā, es gribēju slīdēt, un es slīdēšu. Ārcīs. Tavas prasmes ir daudz mazāk nekā Džekam. Pamēģini pats. Skaties tur. Kas tas ir? Subway Surfers lidojuma maltīte. Ak, Dievs. Tiešām? Skaties, tur ir Trikijs, tur ir Džeiks. Jā, lidmašīnās viņi pasniedz ēdienu. Tātad tā noteikti ir Subway Surfers lidmašīna. Es tiešām esmu izsalcis. Un es tev neko nedošu. Jā, Jā. es atradu šo. Mēģini mani noķert. Šis ir mans. Arti, pagaidi, šī ir mana maltīte. Labi. Mēģināsim to kopā. Artis, Tu esi sniega vīrs. es tevi ienīstu, Arti. Skaties, ak, Dievs, šī ir Subway Surfers debesu apkakle. Bet man ir pārāk augsta šobrīd. Bet es neesmu. Es to pamēģināšu. Puiši, tas ir skaisti. Skaista debesu krāsa no Subway Surfers. Skatieties, te ir Subway Surfers vistas sendvičs. Es to tūlīt pagaršošu. 3, 2, 1. Ak. Ņem krāsu! Tas ir daudz labāk. Es esmu Grifs. Priekā, puiši. Skaties! Šī ir Subway Surfers tomātu mērce. Es nezinu, kam to var izmantot. Hei, pagaidi. Šī būs lieliski piemērota kraukšķmaizē, ko atradu iepriekš. Tad pamēģināsim to. Palīdz man, Arti. Labi. Un paskaties, atver to. Jā, labi. Atveram. Jā. Es domāju, ka tā ir labākā maltīte, kādu mēs jebkad varētu baudīt lidmašīnā. Ir vēl. Skaties, sorbet page. Es nezinu, kas tas ir. Subway Surfers šokolāde ar riekstiem. Labi, pamēģināsim to. Kāds zvana? Vai tev ir telefons? Jā. Kas tur ir? Tas ir Slava. Ļoti aizņemts. Jā, labi. Čau, puiši! Hei, tu! Ko tu tik ilgi dari? Kur ir avarējušā lidmašīna? Vai tu esi atradis avārijas vietu? Jā, es esmu. Šeit un ēdu ēdienu no lidmašīnas. Ko tu dari? Tu. Tu ēd nagu no šķīvja. Jā, labi, mēs atradām kaut ko labu. Labas lietas no manas lidmašīnas. Un tas ir pilnīgi bez maksas. Labi? Labs darbs, Artī. Tev jāatrod lidmašīna. Starp citu, bet tu atstāji man kaut ko ēdamu? Nē! Ej, un tagad meklē. Mums vēlāk būs ļoti nopietna problēma ar to, kur ir sīra. Labi. Aleks? Jā, labi. Aiziet. Aleks, mums jāizpilda Slava uzdevumi un jāatrod Subway Surfer. Labi, skaties, vēl viena šasija un Artīs. Atstāj to, mums jāsteidzās. Jā, tev taisnība. Skaties, Slavs ņem. Vai šī ir motora detaļa? Puiši, ja Jā. jūs zināt, kas tas ir, uzrakstiet komentāros, jo tas ir salūzis un, godīgi sakot, ir grūti noteikt, kas tas ir. Mums ir jāsaprot, kas notika lidmašīnā. Kāpēc detaļas ir visur? Vai no avārija bija ļoti smaga, vai arī lidmašīna eksplodēja gaisā? Un otrais gadījums ir vēl sliktāks, jo tas nozīmē, ka Džeiks un Trikijs. Nē, pārstāj raudāt. Mums vēl ir jāizmeklē un jāsaprot, kas patiesībā notika. Labi, ja mēs atradīsim vēl kaut ko. Kas tas ir, puiši? Skatieties! Tur ir sērfotāji. Bet un tā... Tagad ir skaidrs, ka Džeiks un Trikijs nokrāsoja visu lidmašīnu. Viņi to nozaga. Bet kāpēc? Ja jūs zinat, puiši, uzrakstiet komentāros. Labi. Pārstājiet sēdēt šeit. Iesim. Un paskaties. Kas tas ir? Iedomājies, ka tu esi vadības kabīnē. Tu esi pilots. Jā? Tas ir tik pilns ar... Aleks, vai tu saproti?
Mēs esam avārijas vietā, vai ne? Mēs esam tuvu tam, lai saprastu, kas noticis. Ejam, puiši! Arti, nomierinies! Tātad, es tiešām ticu, ka mēs tikko pagājām garām īstajai lidmašīnas avārijas vietai. Vienkārši paskaties uz cilvēku pēdām. Gabaļ! Mēs atradām lidmašīnas asti, stūres ratu, šasiju. Bet kas notika ar puišiem? Kur viņi ir? Viņu vairs nav, puiši! Viņiem vajadzīga mūsu palīdzība. Vai tu esi pārliecināts? Es neesmu pārliecināts. Ja viņi ir prom, viņiem mūsu palīdzība nav vajadzīga, saproti? Bet paskaties! Kas tas ir? Kādas cilvēka drēbes? Tās ir zilas. Kas tas ir par kociņu? Izskatās pēc apsarga drēbēm, vai ne? Jā, tas bēdīgi slavenais apsargs. Viņš bija redzams video. Viņš viņus pamanīja, pirms viņi nolaupīja lidmašīnu. Tātad tu domā to pašu? Viņš meklēja Subway Surfers varoņus, Trikiju un Džeiku arī. Viņš grib viņiem palīdzēt, vai ne? Nē, viņš grib darīt tā ar viņiem, saproti? Ja tu gribi viņiem palīdzēt, mums vispirms viņi jāatrod, labi? Iesim. Kas notika? Kāpēc lidmašīna eksplodēja gaisā vai kaut kas tāds? Puiši, palieciet ar mums. Mēs tūlīt uzzināsim, kas notika. Ejam, operatori! Kur ir kaut kas? Es tā nedomāju. Tas ir, puiši, skatieties. Kas ir šī kaste? Šī ir noslēpumu kaste, vai ne? Tā ir tik reta. Tas ir tik wow. Tātad mēs varam to atvērt, vai ne? Mums tas jāatver. Labi, atvērsim to. Puiši, ko jūs domājat? Kas ir iekšā? Ak, Dievs! Šīs ir Trikija brilles. Bez brillēm. Cilvēki, kas ar tevi nav kārtībā? Nē! Es šobrīd esmu kā Trikijs. Es esmu tik gudrs. Es zinu visu. Es šobrīd esmu kā mākslīgais intelekts. Paskatieties, puiši. Kā? Zilā kā? Kam to izmanto? Ja zināt, uzrakst komentāros. Šis atver kaut ko vēl retāku un dārgāku. Un mums ir sarkana cepure. Tikai parasta sarkana cepure. Parasts ierasts esi tu? Šī ir Trikija cepure. Ko? Tu izskaties kā spoks, vai ne tā? Tu izskaties kā Trikija. Tu esi meitene, muļķīgā meitene. Bet paskaties! Šis ir telefons, šis ir iPhone ar Džeiku. Varbūt tas ir Džeika telefons. Ko tu domā? Tas ir Džeika telefons. Ja tur ir telefons, varbūt mēs varam atrast kādus video iekšā, vai ne? Es domāju, ka mums vajadzētu aiznest šo telefonu pie Slava. Slavs noteikti mums palīdzēs to ieslēgt un paskatīties, kas ir iekšā. Un tu to nedabūsi, labi? Ej, tu pa priekšu, tu pa priekšu! Tu pa priekšu! Beidzot, te viņi ir! Ko viņi dara? Kas ar jums nav kārtībā? Aleks grasās nozagt iPhone, ko mēs atradām. Jā. Ak, Dievs! Kas ar tevi nav kārtībā? Mēs esam tik ļoti iPhone! Šis telefons ir sasalis, jo ārā ir ļoti augsts. Man vajag nedaudz laika, lai to atjaunotu, bet puiši! Ko jūs esat izdarījuši? Šim iPhone ir saplīsis ekrāns. Tātad Phoenix var mēģināt iegūt datus, un mēs varam dzirdēt audio. Ne video, bet audio. Mēs varam izmantot šo iPhone kā reaktīvās lidmašīnas lidojuma. Ierakstītāju, lai saprastu, kāds ir lidmašīnas avārijas iemesls, un vai šie puiši vēl ir dzīvi. Labi, daram to tūlīt. Tātad, jā, puiši, es izmantoju visu aprīkojumu, kas mums šeit ir, tikai lai mēģinātu atjaunot šo Subway Surfers iPhone. Ir pienācis laiks, mēs to noklausīsimies un sapratīsim, kas ir noticis. Izskatās pēc lidojuma ieraksta. Jā, viņi vienkārši lido. Es dzirdu lidmašīnu, bet vēl nedzirdu balsis. Vai tu vari iedomāties visu lidmašīnu? Tas ir Džeiks. Hei, Triki, tikai iedomājies šī apsarga seju. Ak, Dievs! Viņš runā ar Trikiju. Ha! Jā, es turpinu gaidīt kaut ko. Degvielā? Degviela? Aizmirsīju degvielu, mēs krītam. Viņi krīt lejā, jo degvielas tvertne ir tukša. Ak, Dievs, tas ir vienkārši stulbi. Paņem izpletni un let. Viņiem ir izpletnis. Tas bija avārijas troksnis.
Un tas arī viss. Bet vismaz mēs varam zināt, ka puiši no Subway Surfers ir dzīvi, un viņi izmanto izpletni, lai izkāptu no avarējušās lidmašīnas. Tas arī viss. Tas izklausās labi, bet tomēr ir daudz jautājumu. Kas notiek ar apsargu? Kas notiek ar viņiem pēc nolaišanās? Un varbūt tev ir kādas norādes par to? Es zinu, apsargs viņus sekoja pa sauszemi. Tātad viņš skrēja viņiem pakaļ. Tas ir diezgan loģiski, bet vai jūs atradāt kādus ziņojumus no Subway Surfers, puiši? Jā, mēs atradām. Viņi izmanto aerosola baloniņus, lai uzrakstītu SOS un palīgā. Tātad tagad mums vajag laiku, lai padomātu, un varbūt mums vēl joprojām ir jāpalīdz kādam Subway Surfers. Ja jūs vēlaties, lai mēs turpinām šo izmeklēšanu un vēlaties redzēt vēl vairāk piedzīvojumu par Subway Surfers, tad lūdzu, droši abonējiet un nospiediet patīk šim video jau tagad, un mēs turpināsim darīt šīs lietas tieši jums. Mani sauc Slavs, šis ir Artīs un šis ir Aleks. Kopumā mēs esam Slava komanda un veidojam vislabākos video tieši jums. Labi, kāpiet mašīnā tagad, puiši! Nu!